Grūtniecība ir īpašs laiks, kad sievietes vajadzība pēc uzturvielām pieaug. Ne tikai viņas veselībai, bet arī mazuļa veselībai. Un tāpēc bieži vien ar uzturu varētu būt par maz uzņemt kādas uzturvielas. Tad šoreiz parunāsim par to, kādas uzturvielas būtu nepieciešamas grūtniecības laikā, kā labāk tās izvēlēties un kas būtu tas, obligātais minimums, kas būtu jālieto. Tāpēc uz sarunu šodien esmu aicinājusi farmaceiti Saucerīti Cielavu, ar kuru kopīgi apspriedīsim par to, kā un kādas uzturvielas izvēlēties grūtniecības laikā. Labdien, Saucerīti! Labdien! Numur 1 droši vien sāksim ar folskābi, jo folskāba ir pats numur 1, kam ir arī ļoti daudz pētījumi, un folskāba arī apliecina to, ka folskābas lietošana būtiski ietekmē grūtniecības gaitu un norisi. Un tāpēc runāsim pats pirmais par folskābi. Nav šaubu un apstrīdāmi tas, ka Pasaules veselības organizācija, tāpat arī CDC, apvienotā karaliste un Amerika rekomendē, plānojot grūtniecību un arī vismaz pirmo trimestri lietot folskābi 400 mikrogramus. Tātad, lai pasargātu mazulīti no nervu caurulītes defekta un palīdzētu tātad arī DNS veidošanās progresam. Jā, un visas šīs organizācijas savās vadlīnijās šo cipariņu, var teikt, ierakstīja, tie bija 90. gadi. Kad 80. un 90. gados bija plaši pētījumi, ka folskābes lietošana par 50–70% samazina nervu caurulītes defektu veidošanos, kas nozīmē mugurkaula šķeltnē, anencefālija, jeb kad neattīstās smadzenes. Tā kā būtiski ievērojams samazinājums. Un arī vārds folskābe, starp citu, ir radies no latīņu vārda folium, jo pirmo reizi folskābe tika iegūta no spinātu lapām. Bet tad, protams, šī folskābe tika uzsintezēta un no tā brīža arī tika ielikta šajās vadlīnijās. Ja? Bet bieži vien ir diskusija sabiedrībā arī, kādu tad folskābi izvēlēties, jo tālāk 2000. gados nāca klajā daudzi paziņojumi, ka vajag uzreiz metilēto folskābi, ja? Jeb dabisko folskābi, nevis sintētisko. Ko tu, Saucerīt, kā farmaceits teiktu par šo? Jā, šobrīd šī tiešām ir ļoti aktuāla tēma. Un man īsti nepatīk šie salīdzinājumi kā sintētiskā vai dabiskā, jo viņas abas tiek sintezētas. Atšķirība ir tātad šajā formā. Viena ir metilēta, ko mēs saucam par to dabisko, un otra ir parastā, tātad bez šīs metilēšanas. Un kā tad tas atšķirās? Tātad parastā ir tā, kuras aktivizācija notiek organismā. Tātad šī metilētā forma, viņa jau ir kā aktīvā forma, un šai metilēšanai nav jānotiek organismā. Tādā veidā viņa var būt aktīvāka tiem cilvēkiem, noderīgāka, kuriem ir traucēts šis metilēšanās process. Bet, ja mēs skatāmies no tāda farmakodinamikas un farmakokinētikas viedokļa, tad principā viņas abas darbojās pilnīgi identiski organismā. Mēs nonākam līdz gala produktam vienādi. Atšķirība ir tikai šajā metilēšanā, kur viņa notiek. Un jāatcerās arī, ja mēs runājam tieši par grūtniecību, tad šie pētījumi, ko es minēju 80. un 90. gados, tie visi ir pētījumi ar šo tā saucamo sintētisko folskābi, jeb parasto folskābi. Ja? Un, ja mēs runājam par šo metilēto folskābi, tad pa lielam tādu lielu, plašu pētījumu nav. Bet kuri tad būtu tie gadījumi, kad varbūt tiešām būtu ieteicama metilfolskābe? Metilfolskābe noteikti būtu nepieciešama tām sievietēm, kurām ir ģenētiski pārbaudīta tātad šī gēna mutācija. Un ir skaidri zināms, ka metilēšana organismā nenotiek.
To var pārbaudīt ģenētiski analīzi, veicot šo ģenētisko analīzi, vai arī vienkāršākais veids ir tātad skatīties pēc homocistīna. Ja homocistīns ir paaugstināts, tad lielākoties tas nozīmē, ka mūsu organismā šie metilēšanās procesi nenotiek pilnvērtīgi. Šis ir brīdis, kad ir jāizvēlās šī metilētā folskābe. Bet, ja sievietei nav tātad izmaiņu šajās analīzēs, nav zināma mutācija, tad var arī ļoti labi darboties parastā folskābe. Jā, bet te pašā laikā es kā klīnisks speciālists varu teikt, ko es bieži vien redzu, ka arī tiem, kam ir paaugstināts homocistīns, uzsākot dot arī šo sintētisko folskābi, mēs panākam ļoti labus rezultātus. Un vispār izrādās interesanti ar to gēnu ir, kad bija tāda viens brīdis modes lieta, kad viņu noteica visām sievietēm, kurām vai nu neauglība vai spontāni aborti, bet īsti apstiprinājumu tam neguva, ka tas varētu būt tas iemesls. Ja? Un tad līdz ar to šo skrīnēšanu šobrīd pat arī neiesaka, jo galvenais ir klīniskās analīzes. Ja? Tas, ko tu minēji, homocisteīns B12, ja, tas ir daudz vērtīgāk nekā šis gēns, jo izrādās, ka populācijā ļoti daudziem cilvēkiem ir šis gēns, bet tas nenozīmē, ka viņiem ir šie uzsūkšanās traucējumi. Labi, viens ir skaidrs, ka folskābe plānojot grūtniecību un grūtniecības laikā ir noteikti jālieto. Tas ir, laikam, ja ir kāds līdzeklis, kas ir numur 1 un noteikti, un es teikšu obligāts, jo ar uzturu es papētīju, arī ar uzturu ir nereāli uzņemt arī tos 400 mikrogramus dienā. Otrs svarīgākais uztura bagātinātājs grūtniecības laikā ir jods, ko rekomendē 150 mikrogrami dienā. Jodu vienīgi jābūt uzmanīgi sievietēm, kurām ir vairogdziedzera problēmas, bet tad būtu jākonsultējās ar ārstu, vai to lietot un kādā devā lietot. Bet, ja nav vairogdziedzera problēmas, tad visām grūtniecēm rekomendē arī lietot jodu, jo mūsu Latvijas platuma grādos nav ieviestas rekomendācijas kā jodētā sāls lietošana, līdz ar to grūtniecības laikā tas ir jāuzņem papildus. Par to diskusiju nav. Bet ir diskusija vēl par omega-3. Vai vajag, cik daudz vajag un kāpēc vajag? Saucerīt, jautāšu tev, ko tu domā par omega-3 uzņemšanu grūtniecības laikā? Omega-3 augstskābe ir vitāli nepieciešama ne tikai grūtniecības laikā, bet visu mūsu dzīves ciklu. Un patiesībā grūtniecības laiks ir šis pats svarīgākais laiks, jo mēs sākam gatavot šo jauno cilvēciņu. Un jo mēs veselīgāku izveidosim augli, bagātīgāku arī ar omega-3 augstskābi, jo mēs veidosim arī veselāku nākamo paudzi, jo omega-3 augstskābe piedalās mūsu šūnu veidošanās, tātad kā veidosies mūsu šūnu membrānas, tātad mazina iekaisumu arī mammai, novēršot dažādus nepatīkamus riskus arī grūtniecības laikā, uzlabo imūnsistēmu, uzlabo arī līdz ar to auglim smadzeņu veidošanās procesus. Ļoti daudz, kā es saku, omega-3 ir cilvēka motoreļļa, bez kuras, diemžēl, mēs nevaram dzīvot, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Īpaši jau gan sākot plānot bērniņu, gan arī grūtniecības laikā. Un runājot par omega-3, tātad vissvarīgākā ir tā DHA, ja? Bet vadlīnijās ir šie 200-300 mg dienā. Un principā, ja sieviete ēd zivis, treknās zivis būs lasis, skumbrijas, siļķes, sardīnes, foreles. Jā, tad principā šo omegu var uzņemt un tā papētot, paskatoties, ja 2-3 dienā ēd šīs zivis, tad arī var uzņemt. Bet problēma, man liekas, ir ar to, ka vai nu mums to zivju nav, vai viņu ir ļoti maz, un varbūt tikai pa 2 nedēļām reizi tur ir tā problēma. Jā, jo, protams, realitātē
mums visu vajadzētu uzņemt ar uzturu, arī šo pašu omega-3. Bet ir jābūt ļoti racionāliem, izvērtējot šo savu ēdienkarti un tiešām paskatoties, vai katru dienu man ir šis omega-3 avots. Jo tās var arī nebūt tikai treknās zivis, tas var būt arī augu valsts omega-3 produkti. To var dažādot, bet tiešām vai viņi ir. Un otrs jautājums ir tiešām par šo zivi. Vai mēs viņu pērkam lielveikalā, vai mēs viņu pērkam no cilvēka, kurš viņu ir nozvejojis reāli, kur ir bijušas šīs te barības vielas. Jo, ja mēs lielākoties pērkam lielveikalā šo produktu, tajā ir daudz mazāk uzturvērtību. Un noteikti ir jāaizmirst, ka šajās iepakotajās paciņās, ko sauc par konserviem, iekšā būs kāda omega-3 augstskābe, jo termiski apstrādāti šie produkti zaudē arī savu uzturvērtību. Tātad, apzinoties reālo situāciju mūsdienās, tad ir jāizvērtē, ka tomēr mums vajag no malas arī iedot to klāt. Un cik es saprotu, svarīgi ir labāk katru dienu maziņa deva patstāvīgi, nekā, teiksim, tādos lēcienos, to zivi apēda vienreiz nedēļā, pēc tam visu nākamo nedēļu nav. Jo omega-3 augstskābe organismā neuzkrājās, viņa neveido tādu kaut kādu savu depo. Tas ir ikdienā. Mums katru dienu ir jāatjauno šīs te rezerves, tāpēc katru dienu mums ir jāuzņem šī ieteicamā diennakts deva, lai mūsu organisms varētu funkcionēt. Tas, ja mēs reizi nedēļā uzņemsim lielāku devu, tas nedos šo rezultātu, diemžēl, ilgtermiņā. Un, ja sievietei varbūt ir jautājums, viņa varbūt ēd zivis, vai jautājums, vai pietiekoši uzņem vai nē, un kāda būtu tā deva, tad cik jāuzņem, kā atbildēt? Jā, jo patiesībā šo omega-3 daudzumu organismā mēs varam izmērīt. Un izmērīt mēs varam nododot analīzi un nosakot omega-3 indeksu, cik daudz tā tad ir visas mums omega-3 augstskābes, omega-6 augstskābes, kāds ir balans organismā. Un tad mums īstenībā vairs nav jautājumu, vai mums vajag papildus kaut ko uzņemt vai nē, jo ar šo analīzi viss ir pateikts, kā mūsu asins šūnas tā tad strādā. Un attiecīgi pēc tā arī ir iespējams pielāgot devu, jo omega-3 augstskābe ir arī tas produkts, kurš būs jālieto pēc ķermeņa masas indeksa, jo katram cilvēkam tā tad ir attiecīgi deva jāpielāgo sev un savam tātad omega-3 līmenim organismā. Respektīvi sanāk tā, ja par folskābi mēs tā 100 punkti zinām bez kaut kādas mērīšanas un diskusijas, ir jālieto un tā šī minimālā ieteicamā deva, tad par omega-3, saprotu, mēs vēl varam diskutēt tādā ziņā, ka tomēr piemeklēt individuāli kādu devu, cik daudz, kādu tieši līdzeklu un vai vispār lietot, ja, tā kā šis būtu jau individuāli pielāgojams, bet, protams, omega-3 ir liela nozīme, ja mēs runājam par bērniņa smadziņu attīstību, redzes attīstību, par mammas labsajūtu, par iekaisuma procesiem grūtniecības laikā, kas varētu rasties, kā arī ir daudzas fona saslimšanas, kuras, teiksim, omega-3 mazina šos te iekaisuma procesus. Bet tā būtu tāda plašāka atsevišķa diskusija tieši par omega-3. Turpināsim tālāk par grūtniecēm. Un kā tad ir ar slaveno D vitamīnu, kurš mūsu Latvijā platumgrādos šodien arī apmākusies diena un saulītes nav. Un ar saulīti uzņemt Latvijā D vitamīnu ir diezgan sarežģīti. Un grūtniecības laikā šis arī ir ļoti, ļoti svarīgs vitamīns, jo tas sekmē kalcija uzsūkšanos, kas ļoti svarīgs mammām, kas gaida bērniņu, kas zīda ar krūti. Un pēc vadlīnijām arī tās pašas Pasaules veselības organizācijas vadlīnijas ir tie 600 mikrogrammi dienā. 600 svara vienības. 600 svara vienības dienā. Kas ir ļoti, ļoti maza deva. Es pat neatceros, ka es kādam kādreiz būtu ieteikuši šādu devu. Bet te ir svarīgi saprast, mēs runājam par profilaktisko devu, ja izejošais D vitamīna līmenis ir optimāls. Bet ja viņš nav optimāls vai ir deficīts, tad, protams, tās ir 10 reizes lielākas devas.
Jā, jo tieši par šo 600 svara vienībām bija tātad pirms 2 gadiem Endokrinologu asociācijas izdotā vadlīnija, bet jā, tas ir cilvēkam, kurš ir optimālā līmenī, lai uzturētu šo līmeni, lai viņš arī būtu šajā optimālajā līmenī. Bet grūtniecība pati par sevi organismā ir papildus darbs, kas arī pieprasa vairāk šo D vitamīnu, kas arī ir nepieciešams tātad pielāgot šīs devas. Domāju, ka arī jūs piekritīsiet, ka pirmkārt analīze, tātad nosakām, kāds ir šī brīža līmenis, un attiecīgi pēc tā arī piemeklējot šīs devas. Lai gan par devas lielumu arī šī pati Endokrinologu asociācija minēja, ka tik lielu efektu nedod šīs milzīgās trieciena devas, kā tātad normāla ieteicamā diennakts deva vai tātad palielināta deva, kas, piemēram, grūtniecības laikā būtu šīs 2000 svara vienības, lietojot katru dienu. Un ko es varu vēl piebilst, ka D vitamīns ir labākais draugs ar magniju. Un tātad, lai organismā viņi varētu darboties, lai D vitamīns tiešām arī varētu darboties, ir svarīgi arī, lai būtu pietiekamā daudzumā magnijs. Un parasti šo kaut kā aizmirst vai nezin, bet tas ir tā atslēga uz to, lai arī šīs mazās devas organismā spētu pacelt D vitamīna līmeni un uzturēt. Tāpēc arī parasti es saku, ka ir jāskatās D vitamīns kopā ar magniju, vai tad jākombinē viņi kopā. Bet parasti runā par K2 vitamīnu nepieciešamību. Jā, par K2, jā. Te ir tā devas atšķirība, jo K2 būs nepieciešams, ja vienreizējā uzņemamā D vitamīna deva ir lielāka par 4000 svara vienībām. Tas ir moments, jo K vitamīns palīdz D vitamīnu tātad ienest kaulā, tātad sadalīt šo, lai kalcijs varētu ieiet pēc tam arī kaulā. Un tur ir tas moments, ka šī deva ir par lielu, lai organismā tātad šīs rezerves pašas to varētu sadalīt. Un tad mēs pieslēdzam no malas šo K2. Bet, ja mēs uzņemam mazāku devu, tad organisms pats ar to arī tiek galā. Un kāda D vitamīna forma, teiksim, būtu labākā, jo tie arī ir dažādi. Ir pulverīšos, ir eļļas formā. Patiesībā formai nav tik liela nozīme, kā atkal uzturam, ar ko mēs kopā uzņemam šo D vitamīnu, jo tas ir taukošs šķīstošais vitamīns. Tātad, ja mēs esam ēduši maltīti, kurā ir bijusi kāda taukviela, pēc maltītes mēs uzņemam vienalga vai tablešu formā vai kapsulas formā, vitamīnam būs vieglāk organismā tātad veikt savu darbu. Kapsulētā forma, šī eļļā šķīstošā forma jau izveidota, it kā var būt efektīvāka, bet arī tam nav īsti pierādījumu. D vitamīns atceramies, ka tā kā principā pēc dienas ritma būtu jāuzņem no rīta. Pēc brokastīm tad sanāk. Jā, bet tas ir tāds mīts. Tas īstenībā ir mīts, jo tam nav tādu arī pierādījumu. Kā es to esmu sapratusi, ka tāpēc, ka mums var būt enerģija vairāk no D vitamīna, bet ja mēs lietojam šo ieteicamo diennakts devu, kas arī patiesībā līdz tiem paaugstinātajai devai 4000 vienības, nav atšķirības, vai mēs to lietojam no rīta vai vakarā, tas mūsu tā teikto cirkādisko ritmu nespēja ietekmēt. Tāpēc tāds konkrēts dienas laiks, ka mums jābūt obligāti no rīta jālieto D vitamīns, nav. Tātad, ja grūtniecības laikā nav jālieto mega lielā deva, bet standarta deva, teiksim, tie 2000 vienības, tātad nav nozīmes, kad mēs viņu uzņemam, nav nozīmes formai, nav nozīmes ar K2 vitamīnu vai nē, ir svarīgākais, ka vispār grūtniecības laikā mēs to uzņemam. Tas ir būtiski. Piemēram, mēs visām grūtniecēm mēģinam viņas pierunāt uz to, ka ir vajadzīgs noteikti arī
viņi nāk stāties uzskaitē, ka vajag noteikt šo D vitamīnu līmeni, jo tomēr ir ļoti, ļoti būtiski pielāgot šo devu. Un ja mēs arī nosakam un saprotam, ka viņš ir kritiski un ir vajadzīgs šīs lielās devas, tad atkal, protams, ieslēdzas tas, ka mums ir svarīgi kāda ir forma, kad mēs viņu uzņemam, kādā veidā uzņemam. Ja? Tas jau ir, saprotiet, tā atšķirība ir, tā jau ir, principā, es teikšu, ārstēšana. Jā. Un tā ir ārstnieciska deva, nevis profilaktiska deva. Un tur arī būs tā atšķirība. Nu, Salcerīte jau minēja, cik svarīgi ir arī D vitamīns kopā ar magniju uzņemts. Tad uzreiz arī jautāšu par magniju, jo magnijs ir, man liekas, tāds uzturbagātinātājs, kas nav vadlīnijās, bet kuru mēs ļoti mīlam vecmātes un ginekologi, jo grūtniecības laikā, tāpat kā sportistiem, tāpat arī grūtniecēm ir pastiprināta vajadzība pēc magnija. Kādu magnija formu labāk izvēlēties grūtniecei? Šajā gadījumā forma visefektīvākā būtu magnija bisglicināts, jo tā arī ir tā saucamā aktīvā forma, un grūtniecēm tas mērķis ir tātad dabūt vienmērīgu efektu ilgstoši, nevis īslaicīgu efektu ātri, un šī ir tā forma, kura tātad ir ar visaugstāko biopieejamību, kura darbojās visu periodu apmēram vienmērīgi, un šādā veidā var sasniegt šo efektu. Tālāk runāsim par kalciju. Kalcijs ir tāda uzturviela, par ko arī ir daudz un dažādas diskusijas. Vieni saka, ka vajag papildus, otrs saka, nevajag, var uzņemt ar uzturu, citi saka, nevar uzņemt ar uzturu. Un arī ļoti dažādas tās diskusijas. Principā es, piemēram, skatos, kad, ja sievietē tā ir jau atkārtota grūtniecība, vai tūlīt pēc tikko beigusi bērniņu barot ar krūti, vai vēl baro, un jau ir nākamā grūtniecība, vai tās ir ļoti daudz pēc kārtas atkārtotas grūtniecības, vai arī, ja uzturā tiešām, piemēram, ir kaut kāda piena nepanesamība, alerģija un neuzņem šos te piena produktus pietiekamā daudzumā, nu, tad kalcijs būtu patiesībā jāuzņem papildus ar uzturu. Vai ir arī kāds rekomendācijas formas, kāda kalcija forma, ja arī mēs iesakam, tad kāda kalcija forma grūtniecēm būtu tā vislabākā? Un šeit atkal ir tas pats par organiskajām formām, kas būtu citrāts, kas arī ir plaši pieejams, un tātad skatīties, lai būtu šī pietiekamā deva, kas rekomendācijās iet tātad 800 mg grūtniecības laikā, kas jāuzņem papildus, un skatīties, jā, ir labi arī, kas ir kompleksi citreiz, kur jau ir kopā arī tātad kalcijs ar šo pašu D vitamīnu, jo viņi arī savstarpēji darbojās, bet jā, tā ir tāda tēma, kur īsti grūtniecēm nav tādu konkrētu, kas viņām būtu jālieto, bet ja tīri no tāda uzsūkšanās viedokļa, tad arī, protams, šīs te organiskās formas. Un jāatcerās, ka bērniņš vienmēr dabūs savu kalciju, un ja viņš nebūs uzņemts ar uzturu, tad viņš paņems no mammas kauliem. Ja? Teiksim tā, līdz ar to, kā lai saka, kalcija deficīta izpausmes, viņas nebūs tādas izmērāmas vai redzamas, tās bieži vien var būt kaut kur ilgtermiņā. Ja? Tāpēc es piekrītu, ka kalcijs ir tāds grūti izvērtējams preparāts, un tāpēc vienmēr te ir svarīgi ar sievieti parunāt un saprast, ko viņa ēd, kā viņa ēd, jo kalciju var uzņemt ar uzturu. 2-3 glāzes piena dienā, bet ja nedzer pienu, tad apēst puskilogramu biezpienu varbūt ir sarežģīti. Ja? Nu tā, un kā es saku, kalcijs ir arī tāds uzturbagātinātājs, ko mēs mierīgi varam kombinēt, kādu dienu neēst viņu un kādu dienu uzņemt ar tableti un miksēt. Ja? Jā. Nu, līdz ar to tā bieži vien mēs arī iesakam. Un tad vēl viena tāda būtiska tēma ir par dzelzs deficīta anēmiju, kas ļoti bieži attīstās grūtniecēm.
Un tīri fizioloģiski grūtniecības vidū, kad pieaug cirkulējošo asiņu daudzums mammas asinsritē, tīri fizioloģiski sāk nokristies šie te asins rādītāji, bet tas vēl nav teikts, ka attīstās anēmija. Un kas ir anēmija, jeb tautā saucamā mazasinība, kas ir ļoti būtisks tāds rādītājs, jo šī asins cirkulācija ir tā, kas piegādā skābekli gan mammai, gan mazulim. Un anēmija ir jāārstē, tā ir kā tāda novirze no normas. Ja mēs par kalciju varam diskutēt vēl un kaut kā to rezervi paņems, tad te ir tā, ka skābeklis iesāk trūkt bērniņam vispirms, un tad mammītei, tad, protams, labi tas nav. Tā kā dzelzs preparāti ir tie, ko mēs ļoti bieži nozīmējam grūtniecības otrā pusē, bet tu kā farmaceits varbūt uzreiz mums vari sakvalificēt vai pateikt, jo šie dzelzs preparāti ir ļoti daudz un dažādi, un arī ir formas, ir šķidrumi, sīrupu veidā, ir tabletes, un tad ir divvērtīgie dzelži un trīsvērtīgie dzelži, un kādu dzelzi vislabāk piemeklēt grūtniecēm? Šeit atkal uzsvars ir uz aktīvo formu. Jo, ja mēs klasificējam visus dzelzs preparātus, tad ir tātad šīs mazāk aktīvās formas un tās, kuras ir bioloģiski aktīvākas organismā. Un numur 1 tas arī ir bisglicināta forma, numur 2 tās ir fumarātu formas. Pie mums vairāk izplatītas ir un pieejamas tieši bisglicināts, tātad dzelzs bisglicināts. Bet ar dzelzi ir tas, ka viņš viens pats nebūs darba darītājs. Un ir ļoti svarīgi šie kofaktori, kas nāk klāt produktā. Piemēram, arī ja mēs iegādājamies uztura bagātinātāju, ja mēs iegādājamies vienkārši dzelzs bisglicinātu, tas mums var nedot šo efektu. Kā numur 1 vismaz ir jābūt C vitamīnam klāt, kas palīdzēs iedarbināt šo sistēmu. Jāskatās ir, lai būtu arī klāt B12, vislabāk metilētā forma, arī tātad jau aktīvā forma, B9, kas ir folskābe, tātad vai nu grūtniece lieto folskābi atsevišķi, vai nu pievērš uzmanību, lai šajā kompleksā būtu. Arī tātad vislabāk, ja ir tā metilētā forma, kas jau ir aktīvā, vai nu arī parastā. Un varš. Jo varš būs tas, kurš palīdzēs tātad šo dzelzi nest iekšā asins šūnā. Un, ja mēs saliekam šo kompleksu tādā draudzīgā kopiņā, tad parasti mēs arī iegūstam šo rezultātu. Jo tas, ko mēs neizprotam citreiz līdz galam, ir tas, ka jā, šie vitamīni nespēj darboties vieni paši, un ir gudri jāsaliek tātad šie visi draudziņi kopā. Cik svarīgi ir ievērot šos te nosacījumus, ka dzelzs jāuzņem tukšā dūšā, jeb pirms ēšanas, jā, tātad svarīgi produkti, kurus lietot, teiksim, ka nedrīkst piena produktus lietot tajā ēdienreizē, kad tiek uzņemts dzelzs. Cik svarīgi ir šie mazie, kā es saku, tie mazie noteikumi, lai tas dzelzs uzsūktos? Tādā ziņā ar dzelzi ir jābūt uzmanīgiem, jo šis ir viens no tiem, kurš nedraudzējās pirmkārt ar kafiju un arī tēju, jo gan kafijā, gan arī tējā mums ir gan polifenoli, gan tanīni, kuri netik labi palīdz uzsūkties dzelzim. Arī piena produkti, šis būtu tā kā trīs, kam ir jāpievērš uzmanība: kafija, tēja, piena produkti. Vismaz 2 stundu starplaiks starp viņiem. Lietojot šīs aktīvās dzelzs formas, nav obligāti tas, ka ir jābūt šai tukšajai dūšai. Var lietot arī 2 stundas pēc ēdienreizes, tātad izvēlēties šo laiku starp ēdienreizēm, vai reāli, kas man šķiet tāds visreālākais veids, kad ir tātad pagājušas šīs 2 stundas pēc pēdējās kafijas un piena, ir uz nakti. Un tad uz nakti viņš arī var darboties un nekas neietekmē šo procesu. Vai dzelzs preparātiem labāk ir, ka tie tiek sadalīti dienas gaitā, vai to devu vajadzīgo mēs uzņemam vienā reizē? Parasti tā viena deva jau arī ir tajā vienā tabletē vai vienā kapsulā. Un
Ja ir nepieciešama paaugstināta deva, tad parasti to lieto vienā reizē. Šis nav tas preparāts, kurš būtu obligāti jāsadala vairākās reizēs. Jā. Un, ja šie perorālie preparāti neuzsūcās, vai mēs redzam, ka šis efekts nav arī nomainot dažādus līdzekļus, tad, protams, ir reizes, kad ir jālieto intravenozi, jeb laižam dzelzs preparātus vēnā sistēmas veidā. Un tas atkal ir tāds bišķīt procesiņš, ja? Procesiņš, un tur arī ir kādreiz sieviete saka, jā, bet man varbūt uzreiz var laist vēnā. Ja? Protams, vislabākā forma ir perorālā. Ja? Ar nosacījumu, ja uzsūcās un strādā, tad, protams, labāk ir uzņemt katru dienu regulāri nekā laist sistēmas, kurām arī ir savs zināmais pusizvades laiks un darbības laiks, un pēc tam pēc kaut kāda laika atkal ir jālaiž. Bet, ja ir vajadzība, tad, protams, mēs ievadam šos dzelzs preparātus. Vai tev ir kaut kas piebilstams par intravenozajiem dzelzs preparātiem? Šobrīd, manuprāt, tā formas viņiem ir līdzvērtīgas, un tas jau ir ārsts izvērtē, kāda deva ir nepieciešama un cik daudz. Tas jau būs tā ārstēšana individualizēta pēc katras sievietes vajadzībām. Jā. Nu jā, tikai šiem intravenozajiem biežāk arī novēro kaut kādas alerģiskas reakcijas, kas var būt, ko atkal perorālajiem es principā neesmu saskārusies, tā, ja godīgi runājam. Kā ir ar tiem dzelzs preparātiem, piemēram, tie, kas ir tādi sīrupu veidā, tas pats Floradix, Ferromax, vēl daži tādi ir, kas... Piemēram, Floradix ir kā šis te dabīgais dzelzs no augu izcelsmes tātad preparātiem. Šis variants ir labs, bet tas, kas nāk šādā no augu izcelsmes valsts, ir jāsaprot, ka mēs efektu varam neiegūt ātri, bet tas būs tāds ilgstošāks process. Tātad efekts būs, bet iespējams pēc ilgāka laika. Tur ir jāiegulda lielāks šis laika periods, lai organisms spētu atjaunot šīs rezerves. Nu ja, jo te ir atkal jāatcerās tas, ka viena lieta, kad mēs lietojam profilaktiski, Floradix ir brīnišķīgs līdzeklis, kad sieviete jau zina, ka viņai iepriekšējās grūtniecībās tur bija anēmija, un viņa, piemēram, viņu sāk ļoti laicīgi lietot, bet ir cits stāsts, ka šī anēmija jau, jeb šis patoloģiskais stāvoklis, viņš jau ir izveidojies, un mums tomēr vajag pēc iespējas ātrāk dabūt, lai šī skābekļa cirkulācija nepārtrūktu, mēs nevaram atļauties, teiksim, ilgi gaidīt un lēnām vērot, kā viņš aug vai nu neaug. Ja? Nu, tā ir tā atšķirība kā ar visām lietām. Vai nu mēs lietojam profilaktiski, vai nu mēs ārstējam jau patoloģisku stāvokli. Tā, paldies, Solcerīt, tev par šo sarunu. Īstenībā varētu runāt vēl daudz un dikti, un par katru no šiem uzturbagātinātājiem varētu iet lielos dziļumos un runāt plašāk par katru atsevišķi. Bet šis bija tāds kopsavilkums, jeb ieskicējam to, kas ir tas Latvijas platuma grādos dzīvojošai sievietei, kura plāno grūtniecību vai ir grūtniecības laikā. Kas būtu tas, kas būtu jālieto? Cerams, ka jums šī informācija noderēja.